Un kā tev sākās gads? Nu, iedomājies janvāris 2013. Es parasti baigi neatdalu vienu gadu no otra gada. Man kaut kā iet tā kā riņķis, ir ziema, ir pavasaris, ir vasara, ir rudens kaut kā tie vairākas. Ziemā pa vidu pēkšņi sākās jauns gads, tas tā nekad nav līdz galam skaidri. Parasti pirmajos janvāros nekad nezinu, ko tu esi izdarījis tajā gadā, vai ko tu neesi izdarījis, vai tev jau kaut kas jāizdara, vai vēl nekas nav jāizdara. Un gada beigās arī līdz ar to ir tāds, tagad līdz gada beigām kaut kas jāizdara šausmīgi, jāpaspēj viss izdarīt. Tā kā, es tam beigi tādu lielu nozīmi nepiegriezu. Svarīgākais laikam ir tas darbs, ko es daru, vai ne pie sevis studijā. Un pagājušais gads bija, kā es vairāk nofokusējos, jau iepriekšējos 2 gadus taisīju vienu sēriju Symbol of Illusion. Tas bija gads, kam vajadzēja materializēties izstādes formātā, un līdz maijam bija jāpabeidz. Tāda sajūta, ka vajag pabeigt un taisīt izstādi. Pirmā prezentācija bija Bastei galerijā, un pēc tam uzreiz jau bija sagatavots materiāls un kolekcija, kuru veidām uz Bāzeli, Volta Art Showā, mākslas mesas nedēļas laikā Bāzelē. Tā kā reāls kontakts ar lielo pasaules mākslas tirgu, kur tu esi maza skudriņa, kur visi grib būt, kur tu arī daļēji esi vai daļēji neesi, tāpēc, ka tu neesi izvēlēts vai tu neesi bijis pareizā vietā. Bet, šoreiz bija iespēja pabūt tajā virpulī, jo skatītājs tur tomēr ir daudz globālāks. Nav. Viņš ir arī prasīgāks? Viņš, protams, ir ļoti prasīgs. Bet daudz atvērtāks. Nav varbūt... Ja viņam kaut kas patīk, tad viņš nāk klāt un saka... Tieši tā, nav tās neitralitātes, varbūt, kas ir Latvijā, kad visu zina vai ne, visu saprot, un tur drīzāk, ja nesaprot. To tu varētu nokomentēt. No kurienes tas radies, ka mēs te Latvijā patiešām esam baigie eksperti? Bet tā ir, es vienkārši no malas to redzu. Nē, ļoti lielā mērā tas ir pamatot. Es domāju, ka eksperti ir, mūsu intelektuālais potenciāls ir augsts, vai ne? Bet līdz ar to, kaut kā emocionāli, mākslē prasās tā intuitīva, emocionālā uztvere, kas nav tik daudz saistīta ar intelektu, vai ne? Tāpēc, viss tā intelektuālā lieta, skolas un viss tās mums ir ļoti augstā līmenī, izglītība augstā līmenī, bet tāda mākslē prasās vēl cita dimensija. Šeit mums vienkārši ir intelektuālais potenciāls, vidējā līmenī ir ļoti augsts, vai ne? Cilvēki daudz ko saprot, lasa, mums nav analfabēta, vai ne, kā tāda, vai ne? Tas, man liekas, priecē. Tas priecē, jā. Ka cilvēki, kas izbraukājuši pa visādām garīgo meklējumu zemēm, arī saprot, ka šeit ir ļoti laba vide, kur dzīvot, ka cilvēki ir nav problēmas ar to, kad ir apkārt ļoti zema līmeņa uztveres cilvēki. Cilvēki ir pietiekami augsts, un līdz ar to ir tāds nezinu, globālā vienaldzība, vai kas tas arī nāk modē, vai ne, kad, kā tu teici, vai ne, visiem ir viedoklis veidojās līdz ar to. Tas ir labi vai slikti, kā tev liekas? Tev, piemēram, patīk, ka tavs gleznas komentē? Argumentēti, protams, jā. Kas ir argumentēt? Jā, tieši tā. Tas ir tas, ko tavas ausis grib dzirdēt? Tu saproti, ka normāls
patērētājs, kurš nav mākslinieks, pieejot pie tavas gleznas, nekad neko nevar nokomentēt par triepienu. Nu, viņš to nevar izdarīt. Nu, tu saproti, tas ir apmēram tā kā runāt ar kompjuteru čali par gigabaitiem un bitiem. Un nu, jā, bet teiksim... Tu taču arī atnāc un saki, krūta mājaslapa. Jā, bet tieši tāpatās arī par gigabaitiem bitiem neviens nerunā. Visi paņem App Store, nopērk veiksmīgāko āpu, vai ne? Jā. Tas darbojās. Jā, tas darbojās. Tas viss. Māksla ir tieši tas pats, vai ne? Triepiens, ne triepiens, vai ne? Ja tev kaut kādā mērā tu sakonektējies, ir. Un tad, teiksim, komentārs jau tā arī ir verbāla, teiksim, intelektualizācija, vai ne? Tad tur nāk klātī visa tā bagāža, cik cilvēks var patiesi vai adekvāti kaut ko nokomentēt, vai ne? Un tur, ja tādā līmenī mēs jau ļoti labi saprotam, ja cilvēks tur, stumi ausī kaut ko ne to, vai ne, tu jūti, vai ne, ka viņš, ne to runā, vai arī nespēja uztvert, vai, teiksim, vienmēr jau ir svarīgi tā komunikācija tādā smalkajā līmenī, kad tu saproti, ka viņš saprot, viņam ir interesanti, viņš uztver, visu nevar noverbalizēt, tur. Tagad nokomentē, atnāk potenciālais cilvēks uz izstādi, un ko tu gribētu no viņa dzirdēt? Ko viņš par tavu gleznu saka? Tas ir interesants jautājums, jo pašā jaunībā, vai ne, varbūt tev ir tāds beigās ekspektācijas, tu gaidi tur slavinājumu un gaidi sapratni un gaidi tur pateicības vārdus un saldo cukuru līs, vai ne, no faniem, vai ne, kad tas viss notiksies, vai ne. Bet, kad tu ienes, teiksim, reālā mākslas pasaulē, tev uzreiz jau pasaka, mēs jau tad visu to daram, mums jau viss tas ir zināms, vai ne? Nāc ar kaut ko jaunu, nāc piedāvā kaut ko oriģinālu, kur ir tavs pienesums, vai ne? Un ar to es esmu sapratis, kad, mums katram jābūt ir unikālam, oriģinālam, un pat, tu saproti vai nesaproti, vai ne? Tev ir tas tā kā tāds, tu ieeji tajā savā pasaulē ar vienu tādā, un mēģini to laist laukā tāds, ka, pēc iespējas tīrāku, protams, saprotamiem žestiem un saprotam kaut kādu verbalizāciju, vizualizāciju, vai ne, un tad jau arī tā atdeve ir tieši tāda paša, vai ne. Es bieži vien arī pat brīnos no cilvēkiem, kas, man liekas, varbūt tur, neskatu vīru no cepures, vai ne, atnāk blonda meitene, vai ne, un viņa visforšāko komentāru izsaka, jo viņi kaut kādā brīdī sakonektē un pasaka, teiksim, tie, kas ir mani atslēgas darbi bijuši izstādē, viņi saka, man šitie vislabāk patīk, jo es kaut ko, es gribu mājās pie sienas, jo tas man uzrunā, vai ne, tas ir kaut kāds tāds šoks, es pirmo reizi kaut ko tādu redzu, vai ne, man vajag to. Un saproties, cilvēks runā tādiem primitīviem instinktiem, man to vajag, es to gribu, un es tā pilnīgi varu būt šokā, vai nekā. Es domāju, atnāks filozofs, man te pastāstīs, vai ne, es redzu, tu esi te ielicis baigo stāstu un domu, vai ne, ka šitais ir, headliners visai izstādē, visa atslēga, vai ne, un tad vēl kāds pasaka, es katru reizi, kad es Rīgā nāku uz tavu izstādu un apskatos šitās bildes, man ļoti tas uzlādē, vai ne? Es brīnos, kā tas notiek, vai ne? Es arī pats saprotu, kad, es gleznoju to gleznu, es esmu ielicis pietiekami daudz enerģijas, un tur tas sakoncentrējās, un tāpēc jau, teiksim, liekas baigi absurdi, vai ne, kaut kāda bildīta var kādu uzlādēt, vai ne, kaut kāds attēls, vai ne? Bet tas ir arī, tas vizuālais stāsts un kods, vai ne, ko tu ieliec, vai ne, kam ir tāda universālāka jēga, kas neprasa to burtisko izskaidrojumu. Cilvēks vienkārši grib
meditatīvi uztvert kaut ko, sēdēt, būt kontaktā ar to bildi, ar to sajūtu, ar to vizualizāciju, ko es esmu pasniedzis, viņam, tāpēc kāds pasaka, tas ir šoks, tas ir jauns, tas ir kaut kāds, tā es nekad nebūtu iedomājies, ka var pasniegt kaut ko tādu, vai ne. Nē, mēs bija aizbraucis tur pasurfot pa Portugāli. Tas ar mākslu nesaistīti. Tad vasarā braucām pa to lielo tripu. Bāzele, Venēcija, Milāna. Es arī tagad pagājušajā nedēļā biju Parīzē, vai ne? Veselu nedēļu nodzīvo Parīzē. Tu jūti, ka tā pilsētā arvien vairāk kā forma, tev arvien mazāk interesē, un tā cilvēku jūklis kā tāds arī arvien mazāk sāk interesēt. Tas ir tā ir tā ārējā struktūra, vai ne? Un tāpēc var saprast, teiksim, tīri tādus kultūra ceļotājus, kas cilvēki ceļo tur, kur viņi grib, un to, ko viņiem vajag, to viņi arī dara. Teiksim, pati pilsēta kā tāda, man var sajūsmināt laika apstākļi, tas, kā tu jūties pats tajā dienā, cik tu esi spējīgs uztvert saules gaismu vai gaisa, teiksim, dzidrumu vai tīrumu vai augstumu vai siltumu un adekvāti tajā pašā dienā kaut kādīgi izpausties un to baudīt, bet, teiksim, tu redz, ka apkārt notiek tāda pati ikdiena viscaur, vai ne? Cilvēks no rīta iet pēc maizes, vai brauc metrā kaut kādā virzienā, un tas ir ar pūli, vai ne, tas notiek. Teiksim, lielā pilsētā to visvairāk var izjust, ka tu ej kaut kādā lielā pūlī, un kas uz tevi tas maz, visi, katrs atsevišķi iet kaut kādā virzienā, kaut kādā skudras, teiksim, tādā gājienā, un mēs neesam saistīti. Un tāpēc, teiksim, pagājušajā gadā bija viens tāds interesants notikums, bija brauciens uz Budapeštu, bija kūrēta izstāde, teiksim, ungāru kuratore no Budapeštas uztaisīja tādu latviešu, Baltijas mākslas tādu atlasi kopā ar saviem māksliniekiem. Budapeštas rezidencē, kur man atnāca e-mails vienkārši uzaicinu uz izstādi. Izstādē bija vēl Kaido Ole, igauņu mākslinieks, kas ir viens no Venēcijas bienāles dalībniekiem, Marita Murka, arī interesanti gleznotāji. No Latvijas bija Gundars Sietiņš, izcils grafiķis, no Lietuvas divi jauni mākslinieki un no Ungārijas arī. Un mēs aizbraucam tur, mūs uzaicina, un ir tāds dzīves konteksts. Cilvēki interesējās par mākslu, par to, ko tu dari, tavu rokrakstu un kāpēc tu dari. Un viņi kaut kā saliekot dažādus māksliniekus kopā uztaisa stāstu visticamāk par šo reģionu, par šo laiku, kas notiek, par to feelingu, ko es jūtu, ko citi mākslinieki jūt. Izstādi jau droši vien ir veidot tādu kaut kādu enerģētisko kopainu, koptēlu. Tā kā, būtībā veidojot, teiksim, tādu esot tajā gala situācijā, vai ne, ka tu izej ārā no darbnīcas un ka tu saskaries ar izstādi, ar izstāžu organizatoriem, ar cilvēkiem, kas ir ap to vai nekā to vidi. Tas ir, laikam, arī tāds viens no nepieciešamiem momentiem. Vēl bildes ir ceļojuši uz Berlīni.
piedalījās tādā vienā no mākslas mesēm, kas ir Berlīnas tajā mākslas nedēļā rudenī. Vasara pagāja ar tādiem rezidenču projektiem Latvijas mērogā. Tur taisīja tādu prezentāciju par sevi, kas bija peču kuču formātā jāprezentē. Piedalījos, tas bija Kuldīgā, vienkārši interesanti bija tikties ar vietējiem māksliniekiem, kurus pazīstu arī vienu no krāsu meistariem tur, bet tāpat par cik tas ir tāds arhitektu iniciēts pasākums, tad tur bija arī arhitektu prezentācijas, jauno arhitektu un arī jau tādu zināmu Latvijas arhitektu, kā arī negaidīti bija tajā laikā kultūras ministrs arī prezentācija peču kuču formātā. Tā kā, tas tāds interesants, tāds atraktīvs veids, kur iepazīt dažādas, teiksim, idejas un vienam otru, teiksim, dalīties. Un pēc tam saņēmu uzaicinājumu no Kuldīgas tās rezidences, lai paviesojos tur un ar bērniem, teiksim, pastrādāju. Kas bija, arī tāds super interesants komunikācijas projekts, kur bērni ir ļoti atvērti, viņi grib darboties, tu rādi tehnoloģiski, kā tu strādā, mēs uz vietas taisījām gleznu 2x2 metri. Tas tāds ļoti intensīvs, teiksim, apmaiņas process, kur tu mēģini kaut ko parādīt jaunu, viņi arī ir atvērti to darīt un